pie atzīmes 4 vai varbūt 5. Jūs taču īstenībā nedomājat bailes, vai ne? Mēs taču esam līdzvērtīgi. Jūs esat līdzvērtīgi, taču ne savos pienākumos. Vienlīdzīgi jā. Taču viņš ir līderis. Bībele māca, ka līderis neatkarīgi no tā, vai viņam ir taisnība vai nē, ir, ja varu teikt, balstoties uz Bībeli, jāciena un jāgodā. Gribu pacensties to jums izskaidrot. Vai Bībele burtiski māca, ka man ir jāpakļaujas un jābaidās? Pirmais pants, kuru gribētu aplūkot, ir Pētera pirmās vēstules 2. nodaļas 17. pants. 1 Peter chapter 2, verse number 17. It says Turiet visus godā, mīliet brāļu saimi, bīstaities Dievu, godājiet valdnieku. Vārdi bīstaities Dievu, bīstaties Dievu ir fobija, bīstaties Dievu. Tas pats vārds tiek lietots nedaudz vēlāk Pētera pirmajā vēstulē, kur ir teikts: vergi, bīstaties savus kungus. Godbība, bība, cieņa. Gods, cieņa. Tāda pati, kā attiecībā pret Dievu, jo tiek lietots tas pats vārds. Bet Dievs vienmēr to pelna. Neviens kungs nav pelnījis tikpat, cik Dievs, taču Dievs ar nolūku izmanto to pašu vārdu. Tas vēl nav viss. Ir teikts ne tikai bīsties Dievu, bīsties savu kungu, bet Pētera pirmās vēstules 2. nodaļas 18. pantā ir teikts: kalpi, paklausiet saviem kungiem visā bijībā, nevien labajiem un lēnajiem, bet arī ļaunajiem, jo tā ir žēlastība, ja kāds savas dievapziņas dēļ panes bēdas netaisnību ciesdams. Kas tiek pavēlēts? Bībelē ir teikts vergam, lai tas pakļaujas kungam, pat tad, kad viņš ir skarbs, pat tad, kad viņš ir nesaprātīgs. Pētera pirmās vēstules 3. nodaļā tālāk tiek parādīts kaut kas neticams. Tur ir teikts: tāpat sievas būdamas paklausīgas saviem vīriem. Vai jūs ievērojāt kārtību? Tāpat, tādā pašā veidā. Vai gribat zināt, kas ir pirms tam? Pirms, tāpat sievas esiet paklausīgas saviem vīriem. Jā, vai zināt kas? Tieši pirms tam. Kalpi, paklausiet saviem kungiem. Tad tiek runāts par Jēzu Kristu, kas bija pakļaušanās piemērs ļoti skarbos apstākļos. Kā viņš uz to reaģēja? Par to tiek runāts Pētera pirmajā vēstulē. Jo uz to jūs esat aicināti, jo arī Kristus ir cietis jūsu labā, jums atstādams priekšzīmi, lai jūs sekotu viņa pēdām. Kad Kristus saskārās ar nesaprātīgiem, skarbiem priekšniekiem, ko Kristus darīja? Tas ir jautājums. Jo tas, ko izdarīja Kristus, seko vārdiem: tāpat jūs, sievas, rīkojieties tā, kā rīkojās Jēzus. Cik lielā mērā man ir jāpakļaujas? Vai man ir jāpakļaujas itin visā? 22. pants. Tas grēku nedarīja, nedz arī atrada viltu viņa mutē. Viņš zaimots neatbildēja ar zaimiem, ciesdams nedraudēja, bet atstāja visu tam, kas spriež taisnu tiesu. Ko Jēzus dara pakļaušanās brīdī? Viņš atdeva sevi atpakaļ Dievam, kas spriež taisnu tiesu. Viņš atdeva sevi atpakaļ Dievam, jo kungam ir jāpakļaujas. Dievs teica: dariet to. Es to nedaru savam vīram, es to daru tādēļ, ka Dievs man lika to izdarīt, un es to darīšu tādēļ, ka viņš man lika to darīt.
Tādēļ bīstieties Dievu, bīstieties kungus, bīstieties savu vīru. Šādu izvēli jūs izdarat savā sirdī. Tam nav nekāda sakara ar to, vai viņš pelna jūsu cieņu vai nē. Tam nav nozīmes. Vieglāk ir tad, ja viņš to pelna. Bet bieži vien tā tas nav. Runājot Bībeles valodu, dodiet viņam savas bailes. Dodiet viņam savu godbību, dodiet viņam savu cieņu, jo viņš ir jūsu vīrs, un to darīt jums lika Dievs. Bībele ir pilnīgi pārliecinoša. Sievas, pakļaujieties saviem vīriem visās lietās, kā tam kungam, ar godbīgām bailēm un cieņu. Es zinu, ka šis jautājums ir ļoti izaicinošs. Tādēļ es gribētu dzirdēt kādas sievietes viedokli par to. Es palūdzu, lai mana sieva atnāk un runā par to, ko sieva domā par pakļaušanos. Mēs par to runājām. Pakļaušanās nav viegla, vai ne? Protams. Ja tu būtu apprecējusies ar ideālu vīru, tas būtu daudz vienkāršāk. Nē, tas nav vienkārši. Vai tev liekas, pakļaušanās ir kaut kas tāds, kas sievām nesagādā grūtības? Vai arī tas ir grūti? Sievai ir ļoti grūti būt pakļāvīgai. Īpaši tad, kad, kā tu stāstīji, viņa zina, ka vīram konkrētajā situācijā nav taisnība, bet viņai ir. Mūsos viss saka, bet viņam taču nav taisnība, bet man ir. Tad kādēļ Dievs negrib, lai es tevi pārliecinātu, ka tev nav taisnība? Viss mūsos grib teikt, es tev to pamatošu, Brūs. Šis ir iemesls, kādēļ nav labi to darīt. Kad es to daru, tad jābūt atbildībai par to, lai tu mainītu savas domas. Jo es ticu tam, ka likt tev pārdomāt ir man Bībelē uzliktais pienākums. Jo es zinu, ka tev nav taisnība, bet man ir. Ir gadījumi, kad tas tā bija. Daudz gadījumu. Es pirmais to atzīstu. Ir gadījumi, kad mēs kā sievas zinām, ka mums ir taisnība, un tas mūs uztrauc. Mēs zinām, ka ja tu pieņem nepareizu lēmumu, tad no sekām būs jācieš ne tikai tev, bet arī man, kā sievai, būs jācieš līdz ar tevi. Tādēļ tas ir sarežģīti. Tu gribi teikt, ka tu ciet no nepareizi pieņemt lēmumu sekām? Noteikti. Tad tādās reizēs tev nevajadzētu pakļauties. Ja vien neņem vērā to, ka Dievs saka, ka man ir visā tev jāpakļaujas arī tad, kad tu kļūdies. Kā tu nonāci pie tāda secinājuma? Es to pārbaudīju, jo bija gadījums, kad es zināju, ka tev nav taisnība, bet man bija. Viss manī cienījās un teica, nē, es to nedarīšu, jo es zinu, kas notiks, ja mēs to izdarīsim. Taču es griezos pie Dieva un sāku par to lūgt Dievu un sapratu, ka man ir jāpakļaujas pat tad, ja tu pieņem nepareizu lēmumu. Es nonācu pie secinājuma, ka ja es paklausot Dievam pakļaušos tev šajā nepareizi pieņemtajā lēmumā, tad es dodu Dievam brīvību likt tev pārdomāt. Dažos gadījumos viņš izmaina mūsu vīru domas. Viņi nāk atpakaļ un saka, es pārdomāju par to un nonācu pie secinājuma, ka tev bija taisnība. Mēs to mainīsim un darīsim savādāk. Taču tā nevienmēr notiek. Es par to domāju ar šādu pieeju. Varbūt, ka Dievs ir nolēmis, ka caur tavu nepareizu lēmumu, lai arī tam būs sekas, kas skars ne tikai tevi, bet arī mani, viņš cenšas kaut ko tev iemācīt. Varbūt, ka viņš to nevarēja iemācīt nekādā citā veidā. Kādēļ, lai es stātos Dievam ceļā, kad viņš cenšas tev kaut ko iemācīt? Varbūt, ka vēlāk es būšu ļoti pateicīga par to, ka tu to iemācījies. Tādā veidā es gūšu labumu no tā, ka tu mācīsies no savām kļūdām, lai arī man var nākties ciest līdz ar tevi. Tad es atcerējos, ko teica Jēzus, Tēvs, lai notiek tava griba, nevis mana. Šajā brīdī es varēju pateikt, kungs, nevis mana griba, jo mana griba nav pakļauties, bet tava griba, lai notiek. Es varēju uzticēties Dievam, taisnīgajam tiesnesim, lai viņš dara visu, kas viņam ir jādara tavā un arī manā dzīvē.
Vai tu, mīļā, nevarētu dot padomu tām sievietēm, kurām ir grūtības ar pakļaušanos?